Iveta, čau! Nu, čau, Sandī! Pāc, tu tik labi izskaties. Es taču uzpucējos, protams. Malacīt, super. Klausies, tu biji pagājuši gadu lūkšanu brokastīs, pareizi? Nu, vai tad tu man neredzēji? Jā, redzēju. Tev bija tās garšīgās zivtiņas, es atceros. Jā, ļoti labi. Klausies, atceries to brīnumu Bībelē, kur Jēzus pārvērš tās 3 zivtiņas Un maizi. 5000 tur pabarot cilvēkus. Nu, jā. Saprot? Vairāk, jo tur viņš pabaroja vēl sieviešu un bērns, vēl līdzinājums. Man liekas, ka pagājušajā gadā šeit tieši tas pats notika. Tieši tas pats brīnums. Mums no sākuma nekā nebija. Pēc tam bija pilni galdi, viss te bija pārpildīts ar ēdienu. Mēs nezinājām, kur to likt. Tur ārā vēl bija galdi salikt. Un cilvēkiem devām beigās maisos, lai nes mājās. Tā arī bija. Saprot? Un ko tas saka par Tukuma novada ražotāju? Un esi feini. Tukuma novada ražotājs ir dāsns un atsaucīgs. Tā ir mana pieredze. Jā. Šogad būs drusku interesantāka pieredze. Ko tu izgudroji sakau? Jo mēs taisam citu konceptu. Kādu? Vēl interesantāku. Šogad aicināsim restorānus, kafejnīcas, ēdnīcas, mazos bistriņus un vēl vispārējos. Nu, kaut kas līdzīgs, saka tu? Jā, tieši tas pats vienkāršā ēdnīca. Jā. Un klausies, un būs interesanti. Nebūs vairs tā, kā bija uz katra gada, bet būs viena liela forša bufete, kur visi Tukuma novada restorāni, kafejnīcas prezentē savu Tukuma novada garšu. Tukuma novada smeķis. Tukuma novada smeķis, tā ir pie jūsu galā tā runā, ja? Labi, šits man patīk un klausies. Un ko mēs sakam beigās par šo visu pasākumu? Tad aicinām visus Tukuma novadniekus uz Tukuma novada lūkšanu brokastīm 2026. 30. janvārī, un tas ir tulīt. Tumes kultūras namā, pulksten no 9 rītā. Laipni lūgti. Mēs jūs gaidām. Un pilni galdi. Lūst. Lūst.